Pakārtais taisnā pozīcijā. Ja pakārtais izkrīt taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads solās būt par pacietību, jaunu skatījumu uz dzīvi un mācīšanos pieņemt situācijas, kuras tu nevari uzreiz kontrolēt. Šis ir gads, kurā tev būs jāpārdomā savas prioritātes un jāmeklē dziļāka jēga savām rīcībām un dzīvei kopumā. Attiecību jomā šī kārts norāda uz pārdomu un iekšējas pārmaiņas periodu. Ja esi attiecībās, iespējams jutīs nepieciešamību apstāties un izvērtēt, kas jums abiem ir patiešām svarīgi. Varbūt nepieciešamību uz laiku atkāpties no lieliem lēmumiem, lai dotu sev laiku visu pārdomāt. Ja esi viena, pakārtais liecina, ka šis būs gads, kad tu vairāk fokusēsies uz to, kas tev pašai ir svarīgs, nevis aktīvi meklēsi attiecības. Taču tas varētu būt laiks, kad tu maini savu skatījumu uz mīlestību un to, ko sagaidi no partnera. Darba un finanšu jomā pakārtais norāda uz nepieciešamību pārskatīt savus mērķus un pieeju. Šis nav gads, kurā viss strauji attīstīsies, bet ja tu izmantosi šo laiku gudri, tev izdosies radīt spēcīgu pamatu nākotnes panākumiem. Finansiāli izvairies no riskantiem ieguldījumiem un tēriņiem. Šis ir laiks uzkrājumiem un pārdomātai pieejai. Un zini, pakārtais atgādina, dažreiz, lai viss sakārtotos, ir jāapstājas un jāskatās uz dzīvi no cita skatu punkta. Kā teiktu kāds gudrais, ja nevari mainīt situāciju, maini savu skatījumu uz to. Pakārtais apgrieztā pozīcijā. Ja pakārtais izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads varētu būt par stagnāciju vai pretestību pārmaiņām. Tas var norādīt, ka tu iespējams kavējies vecās situācijās vai nevēlies pieņemt nepieciešamību mainīties. Attiecībās šī kārts norāda, ka var rasties sajūta, ka viss stāv uz vietas. Ja esi attiecībās, iespējams tu vai tavs partneris izvairīsieties no svarīgu jautājumu risināšanas vai atliksiet svarīgus lēmumus. Tas var radīt spriedzi, ja abi neesat gatavi uzņemties atbildību par situācijas uzlabošanu. Ja esi viena, šī kārts aicina izvērtēt, vai tu neesi iestrēgusi vecos paradumos vai cerībās uz ideālu, kas varētu kavēt tevi atvērties jaunām iespējām. Darba un finanšu jomā apgrieztais pakārtais brīdina par stagnāciju vai nespēju pieņemt svarīgus lēmumus. Šis varētu būt laiks, kad jūties iestrēgusi situācijā, no kuras nav skaidra izeja. Finansiāli esi uzmanīga ar tēriņiem un nepieņem lēmumus steigā, jo var būt sajūta, ka tu nekontrolē savas finanses. Labāk uz laiku nogaidi, nekā iesaisties riskantās avantūrās. Un atceries, apgrieztais pakārtais atgādina, ka dzīve ir kustība. Ja šķiet, ka esi apstājusies, tas ir tikai laiks, lai pārskatītu savu ceļu un sāktu virzīties uz priekšu, kad esi gatava. Kā saka, pat tad, ja šķiet, ka esi kā uz vietas, vismaz nenoliec galvu, jo debesis vienmēr ir virs tevis.